Matemātikas izaicinājums 4. diena – reizinājuma pakāpe. Paskatīsimies šādu piemēru – 2 reiz 3 kvadratā. Mēs jau zinām, ka kāpināt kvadratā nozīmē reizināt skaitli pašu ar sevi. Tātad mēs varētu pārrakstīt šo piemēru kā 2 reiz 3 reiz 2 reiz 3. Pie reizināšanas secībai nav nozīmes un arī iekavas šajā situācijā neko neietekmē. Tas nozīmē, ka mēs varam noņemt iekavas un pamainīt secību tā, ka sanāks 2 reiz 2 reiz 3 reiz 3. 2 reiz 2 var uzrakstīt kā 2 kvadratā un 3 reiz 3 kā 3 kvadratā. Salīdzinot iegūto rezultātu ar sākotnējo piemēru, redzam, ka varēja uzreiz vienkārši kāpināt katru skaitli atsevišķi, proti 2 reiz 3 kvadratā ir 2 kvadratā reiz 3 kvadratā. Formulas veidā to var pierakstīt kā a reiz b pakāpē n ir vienāds ar a pakāpē n reiz b pakāpē n.